Lasu šīs dienas jautājumu. Sveiki! Dzirdēju jūsu ievadnodarbību par kārmu. Uzrunāja. Diemžēl tagad man nav iespējams sākt mācības. Sākšu tās nākamajā grupā. Bet vai es pats neko nevaru darīt lietas labā tagad, kamēr neko par kārmu vēl nezinu? Ar cieņu, Andris. Paldies, Andri, par jautājumu. Protams, jūs varat darīt 3 pamata lietas. Pirmkārt, pilnībā izslēdziet no savas dzīves savas negatīvās un destruktīvās domas par sevi, par notikumiem, kas jums ir svarīgi, par savu dzīvi, par savām attiecībām, par savu biznesu, par naudu, tātad par svarīgajām lietām, kuras jūs gribat sasniegt. Pilnībā izslēdziet negatīvās domas. Arī tad, ja ir jārisina problēmas, par to domājiet tajā brīdī, kad jūs problēmas risinat. Citā laikā nedomājiet, jo tādā veidā jūs problēmām tikai dodat spēku un problēmas pastiprinās. Un paralēli tam jūs veidojat negatīvos domu egregorus, kas veido negatīvu kārmu. Otrā lieta, ko jūs varat darīt, dariet pretējo pirmajai. Sāciet dzīvē saskatīt labo. Apzināti, mērķtiecīgi, koncentrējieties uz labo, domājiet labas, skaistas, pacelājošas domas par sevi, par savu darbu, par naudu, par attiecībām. Tātad par to, kas jums ir svarīgs, ko jūs gribat sasniegt. Tādā veidā jūs veidojat pozitīvo egregoru, kas jums palīdzēs vienmēr sasniegt to, ko jūs vēlaties. Trešais, ko jūs varat darīt, piepildiet sevi, savu ķermeni, savas domas, savus darbus, savus projektus, tātad visu savu dzīvi ar mīlestības enerģiju. Jo mīlestības enerģija ir pamatā pilnīgi visam. Jums ir jāmīl sevi, savus darbus, savi klienti, viss. Tikai tad viss jums izdosies, viss sakārtosies un jūs varēsiet realizēt tik lielus un skaistus projektus, par kuriem jūs pat iedomāties nevarat. Tātad jau pildot šos 3 punktus, ticiet man, jūsu dzīve mainīsies pamatos. Un tad jau jūs varēsiet sākt strādāt ar kārmu un jau to darīt apzināti, mērķtiecīgi un iet ar vien dziļāku un iegūt ar vien lielāku un skaistāku informāciju un iespējas, kā savu dzīvi radīt, veidot apzināti, mērķtiecīgi un tā kā jūs to gribat.